Apenieša motosporta leģendas Maira Levana dzīves un darba vieta nu jau 20 gadus ir Rīga. Bet man nekad nav bijusi sajūta, ka esmu prom no Apes, stāsta Mairis. Daudzos gadījumos hobijs ir ļoti nozīmīga daļa no dzīves, tā kā man. Tas viss ir saistīts ar Api. Tā kā man nav tāda pārāvuma, ja? Es nevaru atbildēt, kāpēc, kas man ir noturējis Apē, jo Ape man ir visu laiku. Pats sākums bija pat drīzāk tur, kur tie baltie konteineri, tuvāk tur. Un tad trasa vispār šeit nebija. Sākumā trasa izveidojās tur pa tie konteineri un tad aizgāja pa tiem uzkalniņiem. Un negāja pāri ceļam. Mairis turpina sava tēva aizsāktu tradīciju, organizējot leģendārās sacīkstes Vaidavas kauss, kas šogad norisinājās 50. reizi. Tā ir mana dzīve, tā ir mana draugu dzīve, tā jau droši var teikt, ir manas ģimenes arī dzīves neatņemama sastāvdaļa. Iespējams, es pats to neapzinos, iespējams, mēs neapzināmies arī apenieši, kuriem tas ir, bet kaut kur, droši vien kaut kādā sajūtu līmenī mēs esam ļoti lepni par to, kas mums ir. Tas jau kā dzīvē bieži pierādījies. Tu to novērtē, apzinies, ka tev tā nav. Mums šobrīd ir jau 50 gadus. Mums ir Vaidavas kauss. Citiem tāda nav. Mairis ir īstenis savējais Apes kopienā. Aktīvs un atbalstošs lokāla patriots, kura paveiktais liek plaši atbalstoties ne tikai Apes, bet visa Smiltenes novada vārdam. Laikam ir svarīga tā mūsu komandas sajūta. To es gan varu tā ritīgi lielīgi teikt, ka es domāju, ka mums ir vislabākā komanda pasaulē.